Сегодня здесь принимают президентов, звучат государственные гимны, подписываются важные соглашения. А когда-то здесь жарили картошку и сушили белье. Это Рижский замок, и у него была личная жизнь. Во времена Первой Латвийской Республики Рижский замок был не только официальной резиденцией власти. Это был адрес, по которому действительно жили люди. Tie bija dienas dzīvokļi, jo Rīgas pils tajā laikā šeit ir iestādes, dažādas pārvaldes iestādes. Un, kā jau es pieminēju, no 22. gada Rīgas pils ir valsts prezidenta rezidents, un, protams, ka prezidentam ir apkalpojošais personāls arī. Un ir šoferis, ir šofera dzīvoklis Rīgas pilī, ir adjutants prezidentam, kuram arī ir dzīvoklis, un ir arī šie dažādi mazākie, tā saucamie mazie cilvēciņi. В 1925 году в замке было 20 квартир. Некоторые из них располагались прямо здесь, в этом коридоре. Например, квартира архивариуса. До нас дошли и фотографии того времени. Šis ir tas pats skats, kas ir šajā fotogrāfijā. Redziet? Šīs te durvis un rekrutā. Un tur bija dzīvoklis. Un tur tās durvis ved uz dzīvokli, arhīvu pārziņu dzīvokli.